Galda tenis ir brīnišķīgs sporta veids, ko es esmu saredzējis, ka tā ir labākā izvēle mūziķi. Mēs saudzējam pirkstus, mēs izkustāmies, mēs trenējam reakciju, koordināciju un ir ļoti daudz tādu ieguvumu, ko mēs no šī sporta veida varam būt. Pamatā tā ir individuāla spēle, ir arī pāru spēle, bet individuālā spēlē mēs spēlējam līdz 11 punktiem. Katram spēlētājam ir 2 serves, un līdz tam 11. punktam ir jābūt vismaz 2 punktu pārsvarā. Manuprāt, galda tenis kā sporta veids ir viens no tādiem pieejamākajiem sporta veidiem ne tikai naudas izteiksmē, bet arī vecuma posma ziņā. Jo ir ļoti bieži arī gadījumi, kad 11-gadīgs tīnis vai tīne spēlē ar 80-gadīgu pensionāru, un viņi ļoti līdzvērtīgi cīnās. Tā kā tas sporta veids ir par un ap, kā jau es minēju, stratēģiju un arī pieredzi. Un nevienmēr ātrākais uzvarēs. Ja? Tā kā, šeit ir ļoti daudz un dažādu interesantu notikumu pavērsienu. Tātad šodien mēs vairāk esam dienā, kad ir lielākoties pusauģi un pieaugušie. Bet otrdienās, piekdienās nāk trenēties jaunākā paudze, tā kā jau no 6 gadu vecuma. Tāds 6 līdz 12 gadu vecuma posms otrdienās, piekdienās nāk. Un mēs ne tikai sapņojam, mums jau īstenībā ir arī diezgan labi panākumi. Tagad Stiga kausā pirmajā kārtā mūsu 10-gadīgais Marks ieguva pirmo vietu, tad skatīsimies, kā pārējās kārtās mums veiksies. Tagad mūsu pieaugušo kungu komanda piedalās Latvijas čempionāta komandu spēlēs. Tā kā, protams, mēs lielāko uzsvaru liekam uz jauno paudzi. Mums ir lielisks treneris, Kalvis Siljānis, kas ir ļoti nopietni to savās rokās paņēmis. Un, manuprāt, tie jaunie aug par ļoti nopietniem spēlētājiem. Tā kā mēs skatāmies uz tādiem augstiem sasniegumiem. Tas ir labs priekš. Koordinācijas, veiklības, lokanības, šitām visām īpašībām. Un, protams, domāšana ļoti labi attīst šitās īpašības. 56 gadi ir tieši īstais vecums, kad būtu jāsāk nodarboties ar galda tenisu. Jelgavā šī tā ir vienīgā galda tenisa skola pagaidām iesākumā. Ar to būtu jāsāk. Kopā mums darbojas ap 15 jaunieši. Dotā brīdī mēs strādājam tikai no septembra, mums jau 15 jaunieši un ap 25 pieaugušie. Jauniešu izlases, kas ir katrā vecuma grupā Latvijas līmenī. Ir mini kadeti un juniori. Mini kadeti ir zem 12 gadiem, tātad kadeti ir zem 15 un jaunāk, respektīvi, un juniori 19 jaunāk. Nē, galvenais sākumā ir vēlēšanās un 6, 7, 8 gadu īstais vecums, lai varētu sākt nodarboties ar galda tenisu. Protams, tur ir koordinācijas, trepīta, lecamoklis, visādi lecieni, viss iespējamais, kas ar to. Kājadarbībai, veiklībai, lokanībai. Šis nav no traumatiskākiem sportiem. Šis diezgan tāds nav traumatisks. Principā pieteikšanās notiek vai nu caur Google veidlapu, kur ir jāatbild uz dažiem jautājumiem, vai arī vienkārši telefoniski zvanot uz manu vai uz Kalvija telefonu numuru. Tātad paši jaunākie spēlētāji mums ir vecuma grupā 6 līdz 8 gadi. Tad nākamais vecuma posms ir 9 līdz 11 gadi. Varbūt kāds 12-gadīgs arī jaunietis spēlē. Ja? Un tad pārējais jau ir tāda vai nu pusauģu grupa vai pieaugušo grupa. Un tad šeit arī dalās jaunieši un bērni vairāk trenējas, lai tēmētu uz tādiem augstiem sasniegumiem un iemācās bāzes tehniku, visus pamatus, arī sausie treniņi un treniņi kājām. Un arī mēs šeit ļoti veiksmīgi izmantojam hidrauliskos trenažierus, kas mums palīdz iesildīties un
labi sagatavoties treniņam. Tā kā tas vēlmes un mērķi mūsu klubā ir dažādi. Tātad Facebookā mūs var atrast, ierakstot meklētājā Galda tenisa klubs Jelgava. Un tad tur arī parādīsies mūsu logotips un kaut kādi nesenie pasākumi, kas ir notikuši. Un noteikti var sazināties arī caur Facebook platformu. Jā, mums šogad, tā kā mēs šajā zālē esam pirmo sezonu, mums pēc 2 nedēļām šeit būs tāda iekšējā Jelgavnieku vakara līga, kurā mēs, es tā domāju, mēs arī noteiksim kaut kādu mūsu pilsētas reitingu, tad sarindosimies kaut kādā secībā un lai katram spēlētājam ir motivācija katrā nākamajā sacensību posmā nostartēt labāk. Un, tas ir viens, un otrs mums būs 7 kārtas Jelgavas pilsētas čempionāts, kas notiks ar Sporta servisu centru sadarbojoties Jelgavas sporta hallē, Mātera ielā. Tā kā tur mums būs 7 kārtas, tas jau varbūt būs nedaudz nopietnāks, jo tur brauks spēlētāji no visas Latvijas, kas ir jau Latvijas galda tenisa federācijas reitingu tabulā. Tā kā to būs ļoti interesanti vērot, un mums ir liela atbildība, lai to visu veiksmīgi norganizētu.